Labvakar! Vakar. Sveiciens visiem atkal trešdienā. Šodien mazas izmaiņas, jo mūsu pastāvīgā vadītāja Rita atpūšās siltā zemē, Eģiptē, bet savukārt mūsu līdere Sandra no Latvijas ir atradusi laiku un arī paciemojas mums šodien ar savu stāstu, ar savu izvēlēto tēmu. Tātad šovakar mums ir divas tēmas, pareizā sakot, mēs centāmies viņu apvienot vienā tēmā, un tā tēma, kopīgā tēma skan tikpat kā zelts, zaļais un melnais. Sandra stāstīs par savu zeltu, par zaļo zeltu, kāpēc viņa spirulīnu pielīdzina zeltam. To mēs ļoti ceru, ka viņa atklās savā stāstījumā, un savukārt pēc tam es pastāstīšu par melno zeltu. Nu, protams, pēdiņās jāsaka, ja tas nav zelts, ne to nav zelts, bet, īpašības ir pilnīgi tādas tikpat vērtīgas kā zelts. Nu, ko tad, ja ir kaut kas interesants, noteikti atkal jautājiet un noteikti dalieties ar savām pieredzēm, ja jums šie produkti jau ir lietoti. Un jauku vakaru! Lūdzu, Sandra, tev vārds. Jā, paldies, Sarmīt, ka mani uzaicināja. Man tiešām par to ir prieks, jo es jau kompānijā esmu tikai gadu un netieku vēl netieku jums abām ar Ritu, bet, šodien par spirulīnu esmu sagatavojusies. Es atvainojos gan, ka es nedaudz skatīšos lapā un špikošu, jā, jo visu es tāpat no galvas atcerēties nevaru. Un tad mana tā šodienas tēma ir par spirulīnu. Un kas tad īsti ir spirulīna? Vai tas ir brīnumlīdzeklis, vai tas ir tikai atkal kārtējais reklāmas triks? Šādus virsrakstus var arī redzēt, kad paskatās internetā, jā. Mēģināšu jums pastāstīt vispār, kas ir spirulīna, jā. Spirulīna ir nenovērtētais zaļais zelts, jā. Un man arī patikās šodien tas Hipokrāta teiciens, ja, lai jūsu ēdiens ir jūsu zāles, un jūsu zāles ir jūsu ēdiens, ja. Vecos laikos tas noteikti labi strādāja, bet tagad mēs vairs neēdam pareizi, neēdam veselīgu pārtiku, un mums ir jālieto šie uztura bagātinātāji, ja. Tad tagad runājam par pašu spirulīnu. Spirulīna ir aļģe, to jau mēs visi zinām, jā. Un spirulīna ir viena no vecākajām aļģēm, kas vispār mīt uz zemeslodes, un viņa uz zemeslodes jau ir 3,6 miljārdus gadus. Es tā nemaz nebiju padomājusi, kad arī tādi cipari ir, jā. Un spirulīna ir skaitās uzturvielu zelta avots. Un spirulīnā ir koncentrētas daudzas mūsu organismam būtiskas barības vielas, un spirulīna satura 18 no 22 aminoskābēm, kuras ir nepieciešams mūsu organismam ikdienas, un tostarp arī satura 9 neaizvietojamās aminoskābes. Tātad ļoti vērtīgs produkts. Spirulīna satura apmēram 60 līdz 70% pilnvērtīgo olbaltumvielu, tas ir proteīnu, ja, kas ir daudz vairāk nekā jebkurā gaļas produktā, pākšaugos vai lēcās. Piemēram, olās proteīns ir 47%, ja, sojā ir olai 47%, gaļā 18, 21%, sojas pulverī 37%. Turklāt spirulīnā esošais proteīns ir organismam viegli pārstrādājumā formā, kas nozīmē, ka viņš tūlīt arī organismā uzsūcās bez tādas liekas organisma apgrūtināšanas. Un olbaltumvielas cilvēku organismam ir svarīgākais celtniecības materiāls, kas ir nepieciešams jaunu šūnu un audu veidošanai, ieskaitot muskuļus, asinis, ādu, nagus, matus un arī iekšējos orgānus. Spirulīna satura neaizvietojamās taukskābes omega 3 un omega 6.
Mūsdienās jau ir radies gan tāds priekšstats, ja, kad zivs ir labākais omegas uzņemšanas avots, bet ko tad zivis ēd? Tās pašas aļģes, vai ne? Un spirulīna ir arī visbagātākais beta-karotīna avots, ja? Nu, jūs jau zināt, beta-karotīns piešķira augiem krāsu, ja, pigmentu, un ne tikai oranžu kā burkāniem, bet, nu, visus pārējos pigmentus. Un spirulīnā beta-karotīns ir 10 reizes lielākā koncentrācijā nekā burkānos. Un beta-karotīns ir ļoti svarīgs antioksidants. Vairākos pētījumos ir atzīts, ka ar beta-karotīnu un A vitamīnu bagāta pārtika samazina vēža saslimšanas risku. Un spirulīna ir arī bagāta ar vitamīniem B12, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, praktiski visa B grupa, K1, K2. Un mums arī ar tik nepieciešamiem mikroelementiem varu, sudrabu, mangānu, kalciju, magniju, kāliju, nātriju, fosforu, jodu, selēnu. Praktiski visam eņģeļa jau gandrīz tabula, ja. Dzels spirulīnā ir 58 reizes vairāk nekā spinātos un 28 reizes vairāk nekā lielopu aknās. Tālūk, cik tas īstenībā ļoti vērtīgs dzels avots, ja. Spirulīnā esošie polisaharīdi viegli absorbējas organismā ar minimālu insulīnu piedalīšanos. Tie ātri nodrošina mūsu organismam enerģiju, bez negatīvas ietekmes uz aizkuņa dziedzeri. Tātad arī pie cukura, tie, kam ir cukura diabēts, var lietot šo produktu. Spirulīnā esošie, vai tie kāds vārds sulfolipīdi kavē A vīrusu iekļūšanu cilvēku organisma šūnās un tādējādi novērš vīrusu infekciju izplatīšanos mūsu ķermenī. Un, nu, spirulīna satura apmēram 1% klorofila, kas ir viena no lielākajām konstatētajām klorofila koncentrācijām augos, kas organismā savā ziņā pilda tādu kā asins pārliešanas funkciju. Jo vairāk klorofila, jo ātrāk attīrās asinsrite. Klorofilu dēvē arī par zaļajām asinīm, jo to molekulārā struktūra ir identiska mūsu asiņu sarkanā pigmenta struktūrai. Spirulīnā ir atrasts liels daudzums karotinoīdu, kādi jocīgi vārdi, vienkārši nav grūti izrunāt. Tas ir antioksidants, kas palīdz neutralizēt kaitīgas vielas mūsu organismā, kas rodas ikdienas stresa un slodzes rezultātā. Un īpaši arī tad, ja mūsu organisms ir novārdzināts vai cīnās ar kādu no slimībām. Un šie antioksidanti ir nepieciešami mūsu imūnsistēmai un reproduktīvajai sistēmai. Un spirulīnu ir ērti lietot jebkurā dienas laikā. Tās sagremošana organismā ilgst apmēram stundu. Nu, tas tāds īsumā apskats, kas ir spirulīna. Un tad pastāstīšu jums, ko tieši mūsu ERSA kompānija saka par spirulīnu, ja? Par šo spirulīnu. Šeit mūsu burciņā ir 90 kapsulas, tātad jālieto pa vienai kapsulai 3 reizes dienā. Un tagad pastāstīšu, ko saka tieši ERSAks par spirulīnu, ja? Spirulīnu izmanto kā uztura olbaltumvielu, dzels un B grupas vitamīnu avotu. Stiprina imūnsistēmu, izvada toksīnus, uzlabo ādas un matu stāvokli. 3. atjauno olbaltumvielu, minerālu vielu un vitamīnu trūkumu organismā. Palīdz normalizēt gan lieko, gan nepietiekamo svaru. Ja mums ir liekais svars, nu tā kā man, tad spirulīnu vajadzētu dzert 30 minūtes pirms ēšanas. Savukārt, ja grib cilvēks tā kā dabūt klāt kādu kilogramu, tad jādzer spirulīnu ir 30 minūtes pēc ēšanas. Samazina nogurumu un stresu.
ir dabīgs enerģijas avots. Normalizē asinsspiedienu, normalizē holesterīnu un cukura līmeni asinīs, spēcīgs antioksidants, aizsargā ķermeni no starojuma, uzlabo gremošanu, pātrina vilmaiņu, arī uzlabo šo slikto elpu, ja kādreiz cilvēkiem ir, noder kuņģa mazspējas un gastrīta gadījumos, palīdz pie anēmijas, stimulē leikocītu un sarkano asins šūnu veidošanos, uzlabo redzi un labvēlīgi ietekmē vispārējo acu veselību, uzlabo atmiņu un smadziņu darbību, kavē audzēju šūnu attīstību, novēršot daudzu veidu vēzi, noder sirds un asinsvadu sistēmas veselībai, palīdz uzlabot hormonālās sistēmas darbību. Tātad 17, mūsu kompānija ir izcēlus 17 spirulīnas darbības veidus, ko spirulīna dara. Regulāra spirulīnas uzņemšana palīdz atbrīvoties no daudzu veidu alerģijas simptomiem, piemēram, no alerģijas pret ziedputekšņiem, kas pavasarī nomoka daudzus cilvēkus. Nu, vienkārši superīgs produkts, vai ne? Spirulīnu drīkst lietot arī bērni, bet kompānija spirulīnu neiesaka lietot grūtniecēm un māmiņām, kas baro bērniņus. Nu tālūk, tas man tāds apraksts par spirulīnu, bet es arī internetā pameklēju nedaudz atsauksmes par spirulīnu, ja, un tad es pastāstīšu, kāpēc es pati sāku lietot, kā ir man. Sieviete, kas lieto 4. mēnesi spirulīnu, viņai 3. dienā pazudušas muguras sāpes un sāpes kājās. Viņai ir uzlabojusies sejas krāsa, ādas stāvoklis uzlabojies, pazudusi tūska no ķermeņa, asinsspiediens normalizējies, viņai svars 4 mēnešu laikā ir samazinājies par 20 kg. Viņai gan bija 145 kg, tagad 120, pārpa 120. Tāpat daudz, bet 20 kg tas, manuprāt, ir ļoti daudz. Pazudušas ir ceļgalsāpes un ir pacēlies hemoglobīna līmenis asinīs. Un tad vēl tur bija arī, kad uzraksta, kad sejas āda uzlabojas, izlīdzinās grumbiņas, organisms paliek stiprāks. Un tā kā imunitāte arī ir uzlabojusies. Un man spirulīna jau pašai mājās bija nopirkta, es biju pavasarī padzērusi, bet, nu kā jau man arī māca slinkums, un kaut kā biju pavasaru piemirsusi. Un tagad es sāku lietot spirulīnu, nu jau kādu nedēļu, un jā, kājās ir iestājies vieglums. Tas ir pirmais, ko es esmu sajutusi. Tālūk, nu paldies jums, kas klausījās, varbūt ir kādi jautājumi. Sarmīt, tagad vari pieslēgties arī tu. Sarmīt ir pazudusi, atstāja mani vienu pašu. Tev netraucēja, jā, kamēr tu runāji. Es zinu, ka meitenes ir šeit mums meitenes, kuras ir jau lietojušas spirulīnu, un ir atsauksmes arī. Es jau negribētu tā obligāti uzreiz kādu saukt, bet es zinu, ka Maiga, tu esi lietojusi spirulīnu. Maiga mums negribēja runāt šodien laikam, jā? Nezinu. Nerunā Maiga ar mums, jā. Varbūt kāda cita meitene ir lietojusi. Nē, nu tiešām, es dzeru no rīta pirms darba, un enerģija tiešām ir, un dienas laikā, nu es ceļos diezgan agri, jā. Dienas laikā man arī gulēt tā kā negribās, jā, miegs nenāk. Tas ir pilnīgi jūtams ir. Nu jā, jo tev jau tas režīms ir tāds, ka tev jābūt ir agri augšā. Jā, man tā ir, un bija tā, ka citreiz pēcpusdienā tāds kā nogurums, kā miegs, kā gribās pagulēt. Nē, tagad šito, es pilnīgi ievēroju, ka nenāk miegs pēcpusdienā. Mierīgi var atkal paēst pusdienas un kaut ko darīt.
Es nezinu, vai tu biji tajā tikšanās reizē, kad mēs runājām, pieskārāmies nedaudz par maskām. Un, Jā, biju, un es Bija, redzēju, ja es aizmirsu to pieminēt. pastāsti. Jā, Jā, Rita bija šo spirulīnu izšķīdinājusi ūdenī un bija izveidojusi, redz, tiešā ir šāda kapsuliņa, es nevaru forši parādīt, un bija izveidojusi uz sejas masku šo, tā kā šo spirulīnas kapsuliņu var arī likt uz sejas un taisīt maskas. Un kā jau es teicu, ja dzerot arī iekšķīgi uzlabojas šī sejas krāsa un ādas stāvoklis uzlabojas, tad es domāju, ka no maskas tas noteikti ir vēl vairāk. Nu tad jautājums tev ir, kāpēc tad tas ir zelts? Zaļais zelts. Es tev stāstīju, ka tas ir, kad spirulīna satur šo 1% chlorofīlu, jā, kur man palika 1% chlorofīlu, kas ir visvairāk praktiski no augiem, kas ir tieši spirulīnā, ja, un viņa uzlabo šo asins riti un visu, un tāpēc viņu sauc par šo zaļo zeltu. Kad viņa ir, vienkārši neaizvietojama. Vērtīga ļoti. Ļoti, ļoti vērtīgi, jā, kad asinsriti palīdz un attīra asinsriti un klorofilu dēvē arī par zaļajām asinīm, jo to molekulārā struktūra ir identiska mūsu asiņu sarkanā pigmenta struktūrai. Tālūk. Ļoti, ļoti vērtīgs produkts. Tā kā Rita vienmēr teica, kad mēs runājām, Rita, kad stāstīja par kādu no produktiem, ko vēl nebija lietojusi, viņa saka, tūlīt jāiedzer, ja? Es jau lietoju, bet iesaku arī visām pārējām. Es arī biju sākusi lietot, un tad vienā brīdī man bija kaut kā sanācis, ka, laikam bišķi pa daudz dažādas, man bija kaut kādas 5 dažādas šīs bioaktīvās piedevas. Un tad es kaut ko mazliet tā kā noliku maliņā, un viens no tiem, ko es noliku maliņā, bija spirulīna tanī brīdī. Tā kā buņģiņa arī man ir, liekas, ka vēl palikusi kāda trešdaļa buņģiņā, bet, es varbūt tad ņemšu un likšu uz sejas. Jā, es šodien atkal pasūtīju nākamo burciņu, jo mūsu piedevs ir jālieto 3 mēnešus, lai man tad. Jo, kamēr atnāks, tikmēr šitā būs gan arī cauri, lai nav pārtraukums. Jā. Labi. Labi, meitenes, ja ir kādi jautājumi vēl par spirulīnu, tad aizlieciet aiz auss, un pēc tam mēs Sandrai vēl uzklupsim virsū un pajautāsim, jā? Jā, labi, tagad tu stāsti. Paldies, meitenes. Jā. Tā, par ko tad es šodien stāstīšu? Es stāstīšu par melno zeltu. Kas tad ir melnais zelts manā izpratnē? Manā izpratnē mūsu kompānija piedāvā, labi, par to kompāniju pēc tam, jā. Melnais zelts ir tāds augs, ko sauc par melno ķimeni. Īstenībā ar ķimenēm tur vispār nav nekāda sakara, tikai varbūt tas, ka tās ir sēkliņas. Tieši tāpat kā ķimenēm ir sēkliņas, tā arī šim augam ir sēkliņas. Un, mazliet par šo te melno ķimenes augu. Tātad, latīniskais nosaukums Nigella sativa. Sativa nozīmē sējas tulkojumā, tad sanāk, ka melnā ķimene, Nigella melns, jā, melnā ķimene ir sējas. Tad faktiski tāda lauku, jā, pļavas. Un ugunspuķu dzimtas augs, kur tas aug? Aug vidusjūrā, pie vidusjūras, tajā rajonā, arī Āfrikas ziemeļos, tieši Marokā, kur es nesen biju. Vajadzēja paskatīties, varbūt, ka auga, bet es tad vēl to nezināju. Āzijā un arī Arābijas pussalā auga. Un tieši tāpēc arī, ka viņai diezgan tomēr plašs ir šis te izplatības areāls, tāpēc arī visā pasaulē viņu pazīst. Labi, tas latīniskais nosaukums Nigella sativa, tas ir latīniskais oficiālais, kā zinātnieki ir iedevuši šo te nosaukumu, bet šim augam ir vairāki nosaukumi. Latviešiem šis augs it kā esot zināms ar nosaukumu melns sēklīte. Godīgi sakot, es kā biologs pagātnē,
Es kaut kā neatceros tādu latvisko nosaukumu, bet es neatceros arī melnās ķimenes nosaukumu. Tā kā, bet var jau būt. Hindu valodām kalonģī un arābiski tās ir svētās sēklas no arābu valodas. Un savukārt vēl ir ziedošais fenhelis un melnais sezams. Arī tā sauc šo te augu. Un mazliet par seniem laikiem pastāstīšu, ja jums interesē. Ir vairākas vēsturiskas liecības, kas stāsta par melno ķimeņu izmantošanu. Jau senā pagātnē, pat vecās derības laikā. Un tad tur stāsta, ka šajā te vecajā derībā tiek stāstīts par melno ķimeņu audzēšanu, par vākšanas tradīcijām un par to vērtību, šo augsto vērtību salīdzinot ar citiem augiem, ar citiem tieši, graudaugiem. Kaut gan īstenībā tas nav graudaugs, tas ir ziedaugs, jā. Graudaugi ir vairāk tie, kas ir tā kā vārpās un skarās. Tālāk Ēģiptē, faraona Tutanhamona kapenēs, tur esot bijusi ļoti liela nozīme šim augam, jo viņam bijis jārūpējas par faraonu veselību nākošajās dzīvēs. Ir atrasts liecības arī, ka mūsu skaistumu karaliene senatnē Kleopatra izmantojas ar melno ķimeņu dažādus preparātus, lai rūpētos par savu nebeidzamo skaistumu un vitalitāti un, protams, par veselību. Tomēr visvairāk, ņemot vērā viņu augšanas vietu, visvairāk tādas vēsturiskās liecības ir cēlušās no islāma literatūras. Un tur melnā ķimene tiek cildināta par izcilāko ārstniecības augu, kāds vien ir eksistējis uz šīs pasaules. Pravietis Muhameds esot teicis tā: turpiniet lietot melnās ķimenes, jo tās spēja ārstēt jebkuru slimību, izņemot nāvi. Lūk tā. Lūk šo mazo melno sēkliņu labvēlīgā un ārstnieciskā ietekme uz veselību ir saistāma, protams, ar viņas sastāvu, ar ķīmisko sastāvu. Izrādās, ka šajās sēkliņās iekšā ir apmēram 100 dažādi ķīmiskie komponenti, ķīmiskās vielas dažādas. Un tas nav brīnums, ka, lūk, tieši tik daudzveidīgs sastāvs arī spēj nodrošināt tik ļoti daudzveidīgu ārstniecību un izmantošanu. Es nezinu, vai jums ir interesanti, ka es sauktu tās vielas, kuras atrodas šajās sēkliņās. Es nosaukšu tikai dažas. Sērs, fosfors, dzels, kalcijs, aktīvie fermenti, ūgļhidrāti, olbaltumvielas, vitamīni A un vitamīns E, linolskābe. Tur ir vēl dažādas skābes, kuras arī uzreiz grūti izrunāt. Ir eikozēna skābe, par kādas nemaz nezināju, ja? Un tā tālāk. Bet šo te īpašo smaržu, kas ir raksturīga tieši melnai ķimenei, melnās ķimenes eļai, to dod viela karvons. Lūk, tāda viela. Tā, un ļoti interesanti, kā atšķirās, kā melno ķimeni izmanto austrummedicīnā un kā to izmanto Eiropas medicīnā. Ja Eiropas tautu medicīnā šai nigēlai, šai melnai ķimnītei, ir atvēlēta diezgan pieticīga vieta līdz šim, to izmanto kā kuņģa un žultzinēja līdzekli, tad savukārt austrumos šo eļļu un sēklas lieto gandrīz vai visu slimību gadījumos. Sēklu pielietojums ir ļoti, ļoti plašs. Un tagad es jums piedāvāju tādu lietu. Es piedāvāju, ka es izstāstīšu par tām vispirms par vienkāršākajām tādām, nekas tāds vau, ja? Bet pēc tam izstāstīšu par tām izmantošanas iespējām, kur tiešām liekas, ka dara brīnums. Tātad tādi vienkāršākie. Protams, ka imūnsistēma, ja, iedarbojas uz imūnsistēmu, to stiprina, uzlabo, veicina enerģijas pieplūdi, aktivāciju,
stimulē aizkrūts dziedzera darbību, un daudz pētījumu lieto, ka tas ir arī ideāls vēža ārstēšanas variants. Par to mazliet vēlāk. Kas tad vēl? Tā, vienu mazu mirklīti. Piemēram, matu nosirmošana, ja ir. Tad šo te eļļu var iemasēt matos, tas palīdzēs aizkavēt priekšlaicīgu nosirmošanu, un šo eļļu iesaka, lai novērstu matu izkrišanu un gadījumos, kad tie pastiprināti arī taukojas. Lūk tā, un vēl, ja kopā lieto ar lavandas eļļu, tad tas ir īpaši efektīgi, ja mati tikko sākuši izkrist. Tad, piemēram, sausais klepus. Pieļauts teikrotīti eļļas kafijai vai kādam citam siltam dzērienam un 2 reizes dienā izdzer. Var ierīvēt arī krūtus un muguru ar melno ķimeņu eļļu, ja ir šis sausais klepus. Protams, ka spēcīgāka problēma ir astma un bronhu problēmas. Arī tad var sajaukt vienu teikarot šīs melno ķimeņu eļļas ar kafiju 2 reizes dienā dzert un var jāelpot arī tvaikus. Nu, lūk tā. Ja, piemēram, ir paaugstināts asinsspiediens, brokastīs pieļauts dzērienam vienu teikarot melno ķimeņu eļļas un izlietot to un pēc tam apēd 2 ķiplogu daiviņas. Lūk, tāds interesants variants, ja? Tā, nu tagad, tā, vienu mirklīti, tā, cik tā mēs tikām? Tā, tikām līdz šejienei. Nu, lūk tā, un tātad tagad jau konkrētas, tādas ļoti nopietnas lietas, kur tad mums noder melno ķimeņu eļļa, un ne tikai eļļa, varbūt arī kāds sēklu varbūt tieši tās čaumaliņas vai sabersas sēkliņas. Vienkārši mēs šobrīd runājam vēl tikai par pašu augu, ne par mūsu preparātiem. Tātad, kur tad melnās ķimenes lieto tieši ārstniecībā? Kā jau minēju, vēzis. Melno ķimeņu pretvēža iedarbība pamatojas ar to antioksidantām, imūnmodulējošām un detoksikācijas īpašībām. Ir pierādīts, ka šī auga sēklas, tās lietojot regulāri, aizkavē aknu vēža attīstību, kuņģa, resnās zarnas un dzemdes kakla vēža attīstību. Ir tāda viela, ko sauc par timohinonu, un to iegūst no auga. Šī auga tā ir spējīga ne tikai kavēt vēža šūnu attīstību, bet arī procesu padarīt atgriezenisku. Un šie pētījumi galvenokārt tika veikti ar aizkuņģa dziedzera vēža slimniekiem, bet tā savukārt ir viena no visgrūtāk ārstējamām vēža formām. Nākošais tāds, kas arī, kā es teicu, tāds wow efekts, tā ir neauglība. Mēs zinām, ka varbūt agrāk tā nebija ļoti liela problēma, bet šobrīd ar neauglību saskarās, es teikšu, satriecoši daudz lielāks procents gan sieviešu, gan vīriešu. Un izrādās, ka melno ķimeņu eļļas sastāvā ir tādi hormoni, kas paaugstina potenci un kas spēj izārstēt neauglību. Tātad tā normalizē testosteronu izstrādi un labvēlīgi ietekmē spermatoģenēzes procesu. Tātad veiksmīgu spermatozīdu veidošanās procesu. Jo mēs ļoti zinām, ka tieši mūsdienās kaut kā ir vairāk, ļoti daudz vīriešu, kuriem ir spermatozīdi, bet viņu aktivitāte ir ļoti, ļoti zema. Un tātad līdz ar to šie spermatozīdi nav tik aktīvi, lai viņi spētu apaugļot olšūniņu un lai rastos bērniņš. Tālāk. Un regulāra melno ķimeņa eļļas lietošana veicina vīriešu un arī sieviešu neauglības ārstēšanu. Nākošais tāds nopietnais, kas tiešām es uzskatu, ka ir ļoti lielam procentam
Arī agrāk un arī tagad ļoti lielam procentam cilvēku tas ir paaugstināts arteriālais asinsspiediens. Un lūk, izrādās, ka šī ķimeņu eļļa pazemina arteriālo spiedienu un holesterīna līmeni arī asinīs pazemina. Šī viela, kas ir eļļā, kavē aterosklerotisko trombu veidošanos un pozitīvi iedarbojas kopumā uz sirds asinsvadu sistēmu. Nākošā problēma ir kuņģu un zarnu trakta problēmas. Arī viena no tādām problēmām, kas skar ļoti, ļoti daudz mūsu draugus, mūsu vienkārši Latvijas iedzīvotājs, un ne tikai Latvijas. Kaut gan īstenībā es te mazliet atgriezīšos par to sirdi, ja, par sirds problēmām. Viens no lielākajiem procentiem tieši mirstības ziņā Latvijā ir sirds un asinsvadu sistēmas dažādas problēmas. Nu, un lūk, par melno ķimeni un kuņģa zarnu trakta problēmām. Melno ķimeņa eļļa veicina kuņģa sulas skābuma normalizēšanos, uzlabo zarnu, peristaltiku, normalizē gremošanu un novērš tādas parādības kā atraugas, piemēram, kā slikta dūša, kā vemšana, kā meteorisms un diarēja. Nu, šie divi pēdējie vārdi, es ceru, ka ir saprotami. Meteorisms, tas ir gāzes pārāk biežas, pārāk varbūt, ar nepatīkamu ļoti smaku. Tātad tas ir gāzes veidošanās pastiprināta. Un diarēja latviski caurēja. Eļļa kavē iekaisuma slimības un čūlu veidošanās kuņģī. Tiek lietota kuņģa un 12 pirkstu zarnas čūlas, gastrīta, enterokolīta, enterīta, kolīta ārstēšanā. Un tas ir labs līdzeklis disbakteriozes gadījumā, ar kuru arī tagad slimo ļoti daudz cilvēki. Nākošā problēma, es gan nezinu daudz cilvēkus, kuriem tā ir, bet es zinu, ka ir. Tā ir epilepsija. 2007. gadā, tad faktiski pavisam nesen, tika atklāts pētījumu gaitā, ka melno ķimeņu sēklu ekstrakts uz ūdens bāzes ievērojami samazina šo te krampju, lēkmju intensitāti. Tad tās vairs, nav nekur teikt, ka tās pavisam novērš, bet viņas tad samazina, atvieglina. Nākošā problēma, kurā es tā jūtu, ka skars arī mani tūlīt, tas ir 2. tipa cukurdiabēts. Ļoti vienkārši 2 gramu melno ķimeņu sēklu lietošana tukšā dušā rada būtisku glikozes līmeņa pazemināšanos asinīs. Un vēl problēma, kura arī mani skar, tā ir atkal psoriāze, melnās ķimenes efektivitāte psoriāzes ārstēšanā ir pierādīta, un ar pavisam nelielu eļļas daudzumu katru dienu jāiezieš ir skartās ādas zonas. Piedevām šo te eļļu var sajaukt ar citām eļļām, piemēram, ar sezama eļļu vai ar riekstu eļļu. Nu tā. Un te es gribētu teikt vēl tādu lietu, ka dzenoties pēc peļņas, ļoti bieži ir tā, ka šo te melno ķimeņu eļļu sajauc ar lētākiem analogiem, piemēram, ar salspuķu eļļu vai ar kokvilnas eļļu, un pēc tam pārdot to kā 100% melno ķimeņu eļļu. Un tāpēc ir ļoti liela nozīme tomēr šo te eļļu iegādāties pie uzticamiem pārdevējiem. Un regulāri lietojot šo te eļļu, var tikt vaļā no ļoti daudzām veselības problēmām, no iesnām līdz pat vēzim. Taču pirmām kārtām to izmanto zemes imunitātes gadījumā, lai to paaugstinātu un lai to nostiprinātu. Tas ir tāds, kā saka, no daudziem ļoti uzticamiem avotiem iegūts stāsts par melno ķimeni kā tādu. Un īsnībā, pastāstot šo, man
palicis ļoti maz ko stāstīt par pašu mūsu produktu. Mūsu kompānija piedāvā tātad melno ķimeņu eļļu, kas ir lūk šādās te kastītēs. Iekšā kastītē ir plāksnītēs, tādās plāksnītēs lūk gēla kapsuliņas, šādā te sarkanīgā, tādā karmīna krāsā, jeb bordo vairāk, tas ir tā kā bordo krāsa, un šajā iepakojumā ir tā 80 kapsulas, jā, 80 kapsulas. Tad mazliet pieskaršos arī par to, kur tad šo eļļu konkrēti ražotājs, EFSAG kompānija, ko saka par šīm te kapsulām un kā to lietot. Es mēģināšu neatkārtoties to, ko jūs jau tikko dzirdējāt. Tātad sastāvā ir 200 mg, 2000 mg divās kapsulās. Un, kā jau teicu, galvenā aktīvā viela ir timohinons, satur omegu 3 un 6 un 9 taukskābes, sirds un asinsvadu atbalstam. Ir palmitīna skābe, kas ir tieši enerģijas palielināšanai, stearīna skābe, kas rūpējas par mūsu ādas šūnām un saglabā mitrumu. Tad ir dažādi vitamīni imunitātei, vēl ir kalcijs, varš, protams, ka ne pliks kalcijs, ne pliks varš, ja, tie visi ir sāļu veidos un savienojumu veidos. Kalcijs, varš, cinks, fosfors, visu ķermeņa procesu nodrošināšanai. Fosfolipīdi, šūnu struktūras uzturēšanai un audu reģenerācijai. Priekšrocības jūs jau dzirdējāt, salīdzinot varbūt arī ar kādiem citiem augiem. Un tā vienu mazu mirklīti, es izlaidīšu to, ko es jums jau stāstīju. Lietošana, ja? Lietošana un kam neiesaka. Lietošana tad pa vienai kapsulai 2 reizes dienā, apmēram 15 līdz 20 minūtēm pirms ēšanas un uzdzerot lielu daudzumu ūdens. Iesaka arī 3 mēnešus, un pēc tam, ja gribat vēl turpināt, tad iesaka vismaz 2 nedēļas pārtraukumu. Vismaz, ja? Nu, lūk, tas ir par mūsu eļļu. Žēl, ka mums šodien, es neredzu, bet žēl, ka mums šodien nav piebiedrojusies mūsu līdera Natālija. Natālijai būtu īpašs stāsts par šīm kapsulām, jo viņa, cik es sapratu, ir tikusi vaļā no ļoti daudzām problēmām viņai un vīram tieši lietojot šo te, tikko viņš parādījās, tā viņa uzreiz iegādājas un lietoja šo te, šīs kapsulas. Bet, es jau mazliet pieskaros tam, ka šīs te, tad šī eļļa tika izmantota vēl vienā produktā, kurš ir mūsu kompānijā, un pavisam no citas nozares. Tātad tas ir krēms, jeb kā EFSAG saka losioni, ja, tas ir melno ķimeņu krēms. Lūk, tādā iepakojumā, labs tilpums, ja parasti dažādām kompānijām krēmi ir 30, 15 vai 50 ml tilpumos, tad mūsu kompānijā ir sākot ar 100. Laikam kaut kur bija vēl 70, bet 100 ml. Skaists knābītis galā ir, un varat redzēt, es jums parādīšu, kāds tad šis krēms izskatās. Viņš ir diezgan pabiezs, jā, varat redzēt. Diezgan pabiezs, bet tas netraucē, es rokas savas sasmērēšu, jo kā jau jūs dzirdējāt, ka melno ķimeņu eļļa ļoti labi nodara arī psoriāzei un līdz ar to arī ekzēmai. Kāda ir sajūta? Pirmkārt, šī smarža, tā nav nekāda tāda izkaisnātā smarža, tā ir acīm redzot tā smarža, ko es teicu, ka viņa ir ļoti tāda specifiska, bet nesliktā nozīmē.
sajūta ir ļoti tāda slīdoša, ļoti gluda tāda, un pēc kāda maza laiciņa viņa ļoti ātri arī iesūksies iekšā. Tātad, ja jums interesēs, pastāstīšu par šo te melno ķimeņu krēmu ar melno ķimeni. Tā. Visaptveroša sejas ādas kopšana. Pirmkārt jau, kas tad ietekmē mūsu sejas ādu? Tas ir stress, tas ir nepareizs uzturs, tas ir miega trūkums, tie ir slikti ieradumi, jā, kā smēķēšana, kā alkohols. Tie iepriekšējie var ir kā slikti ieradumi, jā, miega trūkums, ja cilvēks tā kā es šobrīd, kad es nevaru pamosties normālā laikā, nevaru aiziet gulēt normālā laikā, līdz ar to tas mans iekšējais organisms, protams, ka tiek kaut kādā veidā izļodzīts, un viņš izļogās, un tas viss arī uz sejas atainojās. Un, protams, ka tas viss šie faktori izraisa priekšlaicīgu sejas, un ne tikai sejas, bet tādas novecošanos, un vienkārši neveselīgs izskats ir. Un tad krēms, šis krēms ar melno ķimeņu eļļu, tas ir bagāts ar dabīgiem ekstraktiem un eļļām un palīdzēs apturēt šos novecošanās procesu un panākt atjaunojošu efektu. Es neatceros, kur es to redzēju, bet bija rakstīts, ka ja sāk lietot, ir vienkārši pierādīts, ka ja sāk lietot šos te mūsu krēmus, tad var teikt, ka stabili uz 7 gadiem apstājas novecošanās. Un tātad, austrumu sievietes ir izmantojuši melnās ķimeņa eļļu jau 1000 gadu, un to dēvēja par melno zeltu. Tātad mēs pieskaramies tēmai, kāpēc tad šī eļļa ir melnais zelts. Un tās unikālās spēja likvidēt ādas plankumus, pagarina jaunību, nodrošina svaigu un atpūtušos izskatu. Kāds tad ir melno sēklu eļļas izmantošana kāda? Kosmetologiem tas ir vērtīgs eliksīrs, kas piesātināts ir ar bioloģiski aktīvām vielām un veicina ādas šūnu atjaunošanos. Kas tad tur ir sastāvā? Vitamīni E, D, A, C, B1, B2, B3, B6, B9. Ir minerālvielas. Fosfors, kalcijs, dzelzs, kālijs, selēns, mangāns un cinks, ir taukskābes, linolskābe, kas ir omega-6, oleīnskābe, linolēna skābe, kas ir omega-3, palmitīnskābe, stearīnskābe. 15 aminoskābes, no kurām 8 ir neaizvietojamās, valīns, izolēcīns, leicīns, līzīns, metionīns, treonīns, triptofāns, fenilalanīns. Un vēl ļoti dažādas sastāvdaļas. Vienkārši es domāju, ka jums vairs nebūs interesanti. Ja interesē, man tas viss ir izrakstīts, tas viss ir dabūjums arī failu formātā. Prasiet man, es jums to varēšu arī iedot, bet prasiet. Nu, lūk, un tā tad priekšrocības, lietojot šo te krēmu. Priekšrocības ir tādas, ka samazina mīmikas līnijas un vecuma grumbas, novērš blāvu, neveselīgu sejas krāsu, cīnās arī ar zilumiem un maisiņiem zem acīm, rūpējas par lūpu un plakstiņu ādu, raupjiem arī elpoņiem un papēžiem, samazina arī ādas slimību akūto periodu un novērš rētu veidošanos. Kaut kur es lasīju, kad iesaka šo te krēmu arī māmiņām, kurām ir pēcdzemdību strījas. Tā. Kas tad ir? Es kaut kur te biju pierakstījusi par tām. Jā, šeit ir tās eļļas, dažādas ekstrakti un eļļas, kuras vēl ir šajā te krēmā sastāvā bez pašas galvenās sastāvdaļas. Tātad vēl bez pašas melnās ķimenes eļļas sastāvā ir šī sviests, kas tieši palēnina ādas novecošanos, kopj
sausu, bez ūdens, ziņojošu un novecojušu ādu, ļoti piemērots jūtīgai ādai. Vēl šajā krēmā sastāvā ir pentanols, jeb B5 vitamīns, kas dziedē brūces, kas mazina iekaisumu un kairinājumu un stimulē kolagēnu veidošanos. Vēl ir rīsu eļļa, kas mitrina, nomierina, atjauno ādu un palēnina novecošanos. Vēl ir mums zināmais jau no iepriekšējās reizes asinszāļu ekstrakts, kam piemīt pretiekaisuma un aizsargājuša iedarbība. Arī piemērots tieši šī dēļ ir jūtīgai ādai. Vēl ir zirkastaņas efekts, kolagēns, kas mitrina ādu, likvidē zirnekļa vēnes, kumelīšu ekstrakts, kas nomierina, mitrina, uzlabo ādas tonusu un attīra poras. Vēl ir burvju lāzdas ekstrakts, kas savelk šīs poras, atjauno, tonizē ādu un ir antibakteriāls. Tad ir vēl viens ekstrakts, kam es neatradu latvisko nosaukumu, kas nomierina, ir antiseptisks, dziedinošs un stimulē kolagēnu sintēzi. Zirkastaņas ekstrakts, šeit gan bija rakstīts zirgu ekstrakts. Lūk, tā ir ar tiem tulkojumiem, ja? Kas stiprina asinsvadu sieniņas, kliņģerīšu ekstrakts, makadāmijas eļļas ekstrakts, kas uzlabo asins mikrocirkulāciju un uzlabo kolagēnu ražošanu. Nu, lūk, tās ir tās galvenās. Ir vēl E-vitamīns, jeb tā saucamais, nesaukšu to nosaukumu, pārāk sarežģīts. E-vitamīns, kas aizsargā ādu no brīvajiem radikāļiem un novērš prieslaicīgu novecošanos. Lūk, tas ir par šo te krēmu. Jūs jau sapratāt, ka ļoti vērtīgs. Un gribu atsaukties uz mūsu nodarbību, kura bija par asinszāļu krēmu, par kuru stāstīja Rita. Atceraties, tie, kas bija, atceraties, ka šie abi divi krēmi ir pilnīgi savādāk veidoti. Tie ir veidoti ar nanotehnoloģijām un līdz ar to daudz vērtīgāk. Jo šīs tehnoloģijas ļauj saglabāt daudz labāk šīs vērtīgās vielas, kuras ir sastāvā. Tā, gribu atrast vēl, kur man bija par tām māmiņām tā. Nu, nevarēšu laikam atrast. Tas bija varbūt kādā citā. Nu, lūk tā. Tātad tas mums ir par lūk šiem te diviem līdzekļiem, kas satur melnās ķimenes eļļu. Tas ir mums tas oficiālais stāstījums šodien galā. Es pati lietoju, tātad melno ķimeņu eļļas krēmu es lietoju, man viņš patīk, un teikšu tā, ka es viņu lietoju uz pārmaiņām. Asinszāli vai šo, tad atkal asinszāli vai šo. Es vispār neesmu ļoti liela krēmu lietotāja, bet tad, kad man uznāk un kad es gribu krēmu kādu uzsmērēt, tad es tieši šos te divus arī visbiežāk izmantoju. Nu, lūk tā. Skatos, ka kamēr es stāstīju, mums ir pievienojušies vēl jauni skatītāji. Laipni lūgti. Jā, tātad šodien mēs iepazināmies pirmajā daļā ar Sandru stāstīto spirulīnu. Otrajā daļā es stāstīju vispirms par šīm te kapsulām, kuras ir ražotas no melno ķimeņu, attaisīšu, melno ķimeņu eļļas. Lūk, principā tā ir melnā ķimene. Tiem, kas neredzēja, kastītē ir 80 kapsuliņas, lietojam 3 mēnešus, tad 2 nedēļas. Ja gribam turpināt un iesaka turpināt, tad 2 nedēļas vismaz pārtraukums, var arī mazliet ilgāk, un tad atkal ar jaunu sparu ķeramies klāt. Un lūk, stāstīju par šo te ļoti iesakāmo, ļoti labo krēmu, kas ir galvenokārt uz melnās ķimenes eļļas bāzes.
Tā, Sandra, tu vēl mums esi, nāc no atpakaļ kadrā. Jā, es esmu, klausījos tavs stāstu. Tie, kas mums piebiedrojās vēlāk, varu pastāstīt, ka mūsu mans pastāvīgais pārinieks Rita šobrīd atpūšas saulainajā Eģiptē, ķer saules starus, un līdz ar to mums šodien ir viesis, tā ir Sandra, un Sandra stāstīja par spirulīnu. Vai tu, Sandra, varbūt tev kāda piebildi radusies par melno ķimeni? Melnā ķimeņu sejas krēmu bija pirmais produkts, ko es pasūtīju, un es arī uzķēros tieši uz šo, kad lietojot šos krēmus, ļoti aizkavējās organisma novecošanās. Un klausoties tevi, domāju, man taču arī jānopērk tā melnā ķimeņa eļļa, un pēc tam es atceros, ka man taču ir šī violetā kastīte, kuru jau es lietoju. Nu, vispār kaut kas traks ar manīm arī, tā kā, jā, produkts. Tev varbūt, Sandrīna, tāpatās arī kā man varbūt jāpaskatās kaut kas atmiņai. Es jau saku, ka tās jādzer tās omegas un viss, un pašai sanāca par sevīm atkal kārtējie smiekli, jā, kad īstenībā produktu lietoju, bet klausos, katrā ziņā, paldies, tu pastāstīji ļoti labi, un tādas lietas. Ka vajag, vai ne? Jā, cik viņš ir. Izrādāts jau ir. Jau ir, jā. Un produkti tiešām šie ir ļoti, ļoti labi, nepavelti, viņus sauc gan par melno, gan zaļo zeltu. Tā, meitenes varbūt tad, kuras ir, sāksim ar to vienkāršāko noteikti, jā? Kuras vēl ir lietojuši melno ķimeņu eļļu, tas ir krēmu, es gribēju teikt, un kāds ir jūsu atsauksmes? Droši stāstam. Tikmēr pierakstīju, kas mums ir, kas mums piedalās, jo atskatoties, ka mēs tik pa laikam taisam mazas izlozes no visiem tiem dalībniekiem, kuri meklē mūsu nodarbības. Es jau būtu pierakstījusi, kamēr tu runā, bet neienāca prātā. Tev vēl nav tādas pieredzes, jā. Jā, neienāca prātā, aizmirsās. Tā. Labvakar, meitene. Es noklausījos jūsu stāstu un es pierakstīju tātad vispirms par spirulīnu. Spirulīnu es lietoju no paša sākuma, laikam man atnāca pat viņa dāvanā, un kā Sandra teica, viņa patiešām enerģijas lādiņš tāds riktīgs ir, kad viņu lieto, un es viņu lietoju ar ginko biloma kopā, tad, kad tieši atmiņai. Ja kas... Jā. Pārsaiņi negrib nākt lodziņā? Varu ieiet arī lodziņā. Čau. Un tad es zinu, kad vēl tāda pieredze, kad Sandra teica, kad 30 minūtes tā kā pirms sēšanas, vai ne, lai piemēram, svars neietu klāt. Bet es iesaku vispār bioaktīvās piedevas lietot vismaz stundu pirms tās ēšanas, tad tiešām, tad tiešām tas svars neies klāt, un pēc tam stundu pēc ēšanas tad var lietot, lai patiešām uzņemtu to svaru. Par melnās ķimenes eļļu es viņu lietoju tieši pie ķermeņa, pie organisma attīrīšanas. Bija tāds laiks. Par krēmu atkal es varu teikt, ka es viņu lietoju arī patstāvīgi, man jau iet uz beigām tas, es viņu tā kā asinszāles krēmu kādreiz palietoju, kādreiz melnās ķimenes eļļu, to krēmiņu palietoju. Patiešām sejā ļoti labi, piemēram, tie plankumiņi, ja ir, viņi pazūd, un arī pazūd vasaras raibumi. Ja kas ievērojas, jo man sejai ir vasaras raibumi, kad saulīta, tad viņa tur parādās vairāk, bet tagad skatos, ka pat tie ir pazuduši. Tādi mani tie jaunumi. Tātad Kleopatra zinājas, ko darīt. Jā, piekrītu viņai patiešām efektīgi un droši var lietot un iegādāties un priecāties par mūsu produktiņiem tā, kad uz priekšu. Paldies, Pārsla. Ļoti noderīgs tavs atsauksme bija. Varbūt vēl meitenes ir kāda, kas grib izstāstīt savas atsauksmes. Es gan gribu teikt tā, ne jau vienmēr mēs
mums ir pozitīva pieredze. Varbūt kādam ir arī negatīva pieredze. Un mēs absolūti nebaidamies no tā, ka kādam varbūt šādi produkti nenoderēja konkrētie, ja. Varbūt kāds vienkārši aiz, nepareizas lietošanas kaut kas nav paticis vai kā. Tā kā droši. Stāstiet savu pozitīvo, stāstiet varbūt savu negatīvo pieredzi, jā. Protams, ka es labāk gribētu pozitīvo. Tu varbūt vari pastāstīt tās Natālijas pieredzi? Es atceros par Natāliju tikai to, ka viņa ļoti intensīvi sāka lietot šo te melnās ķimenes eļļu. Es zinu, ka viņai bija un viņai ir lielas problēmas ar kauliem, ar šīm te lietām visām, ar sāpēm. Es negribu tā ļoti arī, protams, bez viņas pašas stāstīt par viņu, bet katrā ziņā viņa teica, ka viņa ir ļoti, ļoti uzlabojumu panākusi. Ļoti lielu uzlabojumu. Varbūt, kad viņa kādreiz mums pastāstīs. Es sapratu, viņa pēc slimošanas, tad melnās ķimenes eļļu viņa uzcēla, var teikt, tas kārtīgas slimošanas augšā. Tā. Jā, laikam tā bija pāris. Un tad viņa sūtīja uz Latviju tēvam, jo viņam bija pēc vēža, tā, kā teikt, atveseļošanās periods. Jā. Arī tur tā. Pēc vēža, jā? Jā, tieši tā. Jā, tad tas bija tas. Un klausoties pasti, ko es šodien stāstīju, es sapratu, ka man arī vajag palietot tomēr. Mājās viņa mums ir. Starp citu, pat man liekas, ka nesen šī dāvanās. Bija vai dāvanās, vai bija kaut kādā komplektā. Jā, es nopirku. Jā. Meitenes, kas vēl nezina, ko nozīmē dāvanas. Dāvanas, ko nozīmē? Piemēram, es veicu pasūtījumu, un tad attiecīgi, jo lielāks pasūtījums, jo vairāk kompānija dod izvēlēties dāvanas. Pie tam tas nav pirmo reizi, kad cilvēks piereģistrējas un veic pasūtījumu, vai tas nav, teiksim, tikai vienreiz mēnesī vai pusgadā vai kā. Tas ir pilnīgi pie katra jūsu pasūtījuma. Ja jūs esat reģistrējies, tad pilnīgi pie katra pasūtījuma jums pienākas dāvanas. Protams, varbūt ne, ja jūs tikai vienu pasūtīsiet, tad ne, bet mazlietiņās tur ir tas līmenis, tas limits, kuru pārsniedzot jau ir dāvanas. Un jaunajiem cilvēkiem, kuri piereģistrējas un sāk, tiem ir vienmēr papildus 2 dāvanas pirmajā pasūtījumā. Vēl papildus pie tām dāvanām, kuras kompānija piedāvā jebkurām. Lūk tā, un ļoti bieži mums gadās arī kādi, tādi ļoti dārgi līdzekļi, dārgi preparāti vai dārgi šie te, piemēram, sejskopšanas līdzekļi, kā serumi, piemēram, kā dārgais mūsu sarkanais krēms, un lūk, arī šīs te melno ķimeņu eļļas kapsulās arī ir bijuši dāvanā. Tā kā mūsu kompānija ir ļoti dāsna, uzskatu tiešām, es esmu bijusi vairākās kompānijās, bet, neko tādu es neesmu redzējusi, tiešām. Jā, pašlaik ir dāvanā tas dieteks, tā saka par jauno to cukura slimības. Jā, šobrīd viena no dāvanām, ko piedāvā, ir dieteks, viena pudelīta dieteks. Tas ir tas, par ko mēs stāstījām arī pagājuši vai aizpagājuši reizīt laikam, jā. Tas ir līdzeklis, ar kuru palīdzību var, ne tikai, bet var samazināt cukuru līmeni asinīs. It sevišķi tas ir piemērots 2. tipa diabēta pacientiem. Tas ir viena no dāvanām. Vēl viena dāvana. Jūs, meitenes, čatiņā, šī pašā čatiņā, es esmu vienā no pēdējiem ierakstiem, es publicēju tādu nelielu video, kurā ir šobrīd esošās dāvanas. Tā kā paskatieties, tur ir arī zaļais krēms, mūsu krēms, kur var iemasēt sāpošās locītavās, sāpošās. Kas ir? Nav vairs? Nē. Tas ir jauniņajiem.
Jauniņajiem. Jaunajiem, un pie tam tas ir 200 ml. Nevis parasti, kad dabūjam dāvanās 100 ml, bet 200 ml lielais iepakojums, jā. Nu, lūk tā. Tā kā es domāju, ka ir vērts, varbūt tie, kas vēl svārstās, noteikti pajautājiet tam cilvēkam, kurš jūs pievieno šajā čatā, savam uzticamam cilvēkam, lai nepalaist garām ne 20% atlaidi, ne arī šīs lieliskās dāvanas. Nu, lūk tā, rūpēsimies par savu veselību, vai ir vēl kādam kādā atsauksmīte? Dod vēl, kā saka, pēdējo vārdu. Pirms mēs beidzam, jo nu jau stunda atkal ir garām. Tā. Laikam nav neviens negrib runāt kameras priekšā. Vai arī negrib runāt, visi jau aizmiguši. Labi, meitenes. Tad uz paldies, tikšanos. Meitenes, ka klausījāties. Jā, paldies. Paldies, ka uzaicināji. Paldies, Sandra, tev, ka tu palīdzēji man šodien novadīt šo te tikšanos. Un paldies par atbalstu, jā. Un tad, meitenes, uz nākošo atkal trešdien tiekamies. Nākam laicīgi, lai var visu paspēt uzzināt. Ar labvakar! Visu labu! Paldies! Un noteikti ierakstam lūdzu čatiņā, kā jums patika, ko jūs jaunu uzzinājāt. Kaut vai vienkārši mazu īstu teikumiņu, lai mēs zinām, vai bija vērts vai nē. Labi? Ar labvakaru! Uz redzēšanos!